Esiet sveicināti, cienījamie klātienes skatītāji, tiešraides un arī ieraksta vērotāji. Par tiešraides un ieraksta vērotāju skaitu, protams, mēs vēl nevaram būt pilnīgi droši, bet ir tiešām jauki redzēt jūs visus šeit klātienē tik kuplā skaitā, kolēģus, draugus, domu biedrus. Atgādinu, ka mēs visi esam sapulcējušies uz diskusiju zaļvaidēšana vai zaļvarēšana, kurā mēs vērtēsim, kāpēc Latvijā riskējam nesasniegt klimata mērķus, kā šo situāciju mainīt un kā izmantot zaļās transformācijas iespējas. Un uzklausīsim Lietuvas pieredzes stāstu. Pirms ar prieku steidzu iepazīstināt jūs ar šīs diskusijas dalībniekiem, es tikai gribu piebilst, ka zviedru fiziķis un ķīmiķis, Nobela prēmijas laureāts ķīmijā 1903. gadā, Svante Augusts Arrhenius, kurš starp citu ir strādājis arī Rīgā, jau tālajā 1896. gadā norādīja uz to, ka fosilā kurināmā sadedzināšana un no tā izrietošā CO2 koncentrācijas palielināšanās atmosfērā izraisīs zemes virsmas temperatūras paaugstināšanos. Un lūk, te nu mēs esam 128 gadus vēlāk. Dāmas un kungi, iepazīstinu jūs ar mūsu diskusijas dalībniekiem. Justīnas Jasbutis, Lietuvas valsts kapitāla sabiedrības KN Energies, kas līdz pagājušā gada beigām pazīstams ar nosaukumu Klaipēdas nafta, biznesa attīstības departamenta projektu nodaļas vadītājs. Sveiks, Justīnas! Hello everyone, thanks for having me here. Laura Treimane, Latvijas bankas ilgtspējības projektu vadītāja un Eiropas klimata pakta vēstnese. Sveika, Laura! Labadiena! Tas bija tā kā lietuviski. Selīna Vancāne, Ekonomikas ministrijas enerģētikas finanšu instrumentu departamenta direktore un Rīgas domas deputāte. Sveika, Selīna! Šodien mūsu vidū bija jābūt arī Rīgas Tehniskās universitātes profesorai Andrai Blumbergai. Diemžēl veselības dēļ viņa nevar būt ar mums, un mēs vēlam viņai, protams, visātrāko atveseļošanos, bet skaidrs, ka vispār nevienu cilvēku pasaulē neaizstāja, vai ne? Un tātad, kā īpaša neatkarīga personība no akadēmiskās vides, šodien ar savām zināšanām, pieredzi un redzējumu, mūsu diskusiju bagātinās Rīgas Tehniskās universitātes dabas zinātņu un tehnoloģiju fakultātes vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta profesore un RTU bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu vides inženierija direktora, es jau noguru, Jūlija Gušķa. Sveika, Jūlija! Vispār man vienmēr ir šķitis, ka valsts policijas un RTU struktūra vienību nosaukumus izgudro viens un tas pats cilvēks, vai ne? Savukārt šīs diskusijas moderātori ar viedokli sauc Evita Goša, un esmu Latvijā vienīgā cementa ražotāja Švenk Latvija valdes locekle, vides un juridiskā direktore, un tāpat kā Laura, arī esmu Eiropas klimata pakta vēstnese. Šeit ir redzams arī tāds Eiropas klimata pakta banerītis, proti tā ir platforma, kas visās Eiropas Savienības dalību valstīs apvieno cilvēkus, kam rūp klimata jautājumi, un kuri visdažādākajos veidos informē un izglīto sabiedrību par klimata jautājumiem, paši īsteno un aicina citus uz klimata rīcību. Vispār mums bija paredzēta arī zaļvaidētāju komanda, bet līdz ko viņi iepazina zaļvarētāju komandu, tad viņi pilnīgi kategoriski atteicās piedalīties. Viņi saprata, tur nav variantu. Lūk, bet atgriežamies pie nopietnības. Ir, protams, ļoti svarīgi vienkārši sarunāties, bet skaidrs, ka ir lietas, par kurām vajag ne tikai runāt, bet tām ir nepieciešami steidzami risinājumi. Un mūsu sarunas mērķis šodien ir ne tikai jauka kopā būšana, bet tādu priekšlikumu apkopošana, kā mēs, katrs savā jomā un lomā, katrs ar savu pienesumu varam būt tās pārmaiņas, kuras gribam piedzīvot, proti, kā varēt, nevis nevarēt. Un gatavojoties šai diskusijai, es sapratu, ka pilnīgi visus jūs četrus es esmu vispār arī iepazinusi tieši klimata un klimata rīcības kontekstā. Un tāpēc man šķita svarīgi aprunāties ar jums par jūsu motivāciju, darboties ar klimata jautājumiem
Un tāpēc tiešām mans pirmais jautājums absolūti tāds personisks, es uzreiz gribu tā teikt ielīst dvēselē, atmetot visus jūsu titulus, amatus, noņemot kroņus, kas ir jūsu motivācija strādāt ar klimata jautājumiem? Laura, es dodu vārdu tev. Elementāri. Pirmkārt, es uzskatu, ka es esmu ne tikai Latvijas iedzīvotājs, bet arī pasaules iedzīvotājs, un man tas ir vienkārši izdzīvošanas jautājums. Droši. Jā, man liekas, ka tas diezgan lielā mērā ir egoistiski, bet man patīk šī pasaule, un man ir 2 bērni. Es gribu arī, lai viņiem ir, kur dzīvot un izbaudīt šīs fantastiskās dabas vērtības, ko es baudu. Man jāsaka, ka es skatos uz to primāri, kā Latvijas dabu aizsargāt un padarīt Latviju par tādu vietu, lai mēs nepārvēršamies par principā tām pārmaiņām līdz, lai mēs nezaudējam savu unikalitāti. Tādēļ tas ir tas galvenais motivators, lai arī mani bērni varētu baudīt tieši tāpat bērnību, kā es varēju. Paldies. Lūdzu, Jūlija. Jā, man liekas, ņemot vērā iestādi atkal, kuru es pārstāvu, gan man personīgā tā pieredze, gan arī profesionālā, viņa faktiski ir tā, ka, censties ietekmēt, influencēt visu to sabiedrību, kas joprojām vēl domā, ka Latviju klimata pārmaiņas neskars, vai kura vēl šaubās, un tad caur to prizmu tu faktiski arī attīsti to pārliecību sevī, ka brīdī, kad vienas durvis aizveras, ministrijas, iestādes durvis, tu noteikti zini, ka ir vēl vienas durvis, kurās noteikti ir jāiet, jo domu biedru skaits aug tiešām labā progresijā. Paldies, Justīnas. So my personal motivation is very shortly kids and the planet itself. Ļoti kodolīgi un koncentrēti. Paldies visiem. Un tagad tiešām pievērsīsimies mūsu saturam, tā ļoti, ļoti rūpīgi, konkrēti, un sāksim ar pavisam kritisko, proti par jau minētajiem riskiem neizpildīt šobrīd spēkā esošos klimata mērķus, kuri ir jāizpild tieši Latvijai, un tad kur buksējam visvairāk? Ja, tā ļoti ātri, tātad ēku siltināšana, energoefektivitātes veicināšana. No 2007. līdz 2023. gadam Latvijā renovētas 1566 dzīvojamās mājas un 330 publiskās un pašvaldību ēkas. Kopā Latvijā ir 38,000 nerenovētu daudzdzīvokļu namu un 233,000 nerenovētu privātu māju. Tie skaitļi tādi diezgan iespaidīgi. Otra sāpju joma - transporta sektors, trešā sega piesaista dabā. Kāpēc situācija ir tāda, kā tā ir, un kā no tās izlausties, kam un kas jādara? Selīna, es gribētu sākt ar tevi. Jā, paldies. Tā kā es strādāju ekonomikas ministrijā un tiešā atbildībā ir izstrādāt finanšu instrumentus tieši ēku atjaunošanai, tad ja šodien kādam te ir jāvaid, tad mazliet varbūt man. Tas ir tādēļ, ka faktiski mēs varam izstrādāt finanšu instrumentus, mums ir pieejams vairākas programmas, bet nav pieprasījums. Proti nav tā interesi varbūt visiem ļoti steigties atjaunot ēkas. Ēku sektors veido gandrīz 4. daļu no siltumnīcas efekta gāzu emisijām. Tas nozīmē, mums ir ļoti daudz gan potenciāls, kur tiešām samazināt šo te efektu, gan arī liels potenciāls, kur mēs varam uzlabot savu komfortu un arī uzlabot ekonomisko situāciju. Bet, diemžēl, tādi racionāli argumenti šeit nestrādā. Un tad ir jānāk atpakaļ pie, manas vēl papildus, es arī RTU mācos doktorantūrā, un tur arī mēs modelējam dažādas instrumentus, kā tiešām iekustināt šo procesu, lai viņš aiziet tālāk. Un mēs nonākam pie secinājuma, ka patiesībā tas ir vairāk sociāls un psiholoģisks efekts. Tā kā mani visi finanšu instrumenti forši, bet kamēr cilvēku sabiedrībām šī apziņa nemainās, tikmēr tie finanšu instrumenti viņiem nemaz pie viņiem netiek klāt. Tā kā, manuprāt, tas ir viens aspekts, kur mēs gan finanšu pratība, gan arī energo pratība valstī kopumā ir tas, kas nosaka to, patiesībā, cik lielā mērā mēs varam sasniegt šos mērķus, jo, ja mēs runājam tādās lielās stratēģiju, plānu līmeņos, tad mēs, protams, skaitļus varam saukt, bet tad, kad tas ir katra mūsu individuālā rīcība, tad tas nav tik optimistiski vairs un tur jāmeklē citi motivatori. Tā kā tas, kādā veidā cilvēki vienojas, tas, ka latvieši ir individuālisti, mēs kāpņu telpā visticamāk nestrunājamies ar kaimiņu,
Un tas ļoti bremzē šī mērķa izpildes, teiktu. Jā, tā ļoti softīgi aizgāja no tās tēmas. Es te vēl nekur nelaidīšu prom no šīs tēmas, bet ļoti konkrēti, raugoties uz tiem skaitļiem un arī to finansējumu apmēru, kas ir nepieciešams. Ja nemaldos, tad vakardienas diskusijā konkrēti par šo tēmu izskanēja skaitļi, ka aptuveni 90,000 māju renovācijai ir nepieciešami tur vairāk nekā 20 miljārdi eiro. Kur mēs dabūsim tos 20 un vairāk miljārdus eiro? Varbūt Laurai ir priekšlikums. Man liekas, ka Selīna varētu vislabāk arī pastāstīt atbildi šo jautājumu. Jā, tātad mums, lai atjaunot šos 26,000, kas ir mērķis dzīvojamā sektorā, ir vajadzīgi vairāk nekā 20 miljardi. Proti tā naudas vērtība mainās, jo, kā mēs zinām, tas, ko mēs neinvestējam šodien, nākamajās dienās un gados maksās krietni vairāk. Ja mēs salīdzinām arī energoefektivitātes projektus, mēs varam salīdzināt jau 15 gadus Latvijā, un mēs redzam, ka tās būvniecības cenas arī ir kāpušas ļoti būtiski. Vienas vidējas daudzdzīvokļu ēkas atjaunošanai šobrīd ir apmēram 840,000 nepieciešami, kas ir tiešām arī liela nauda. Tas, ko mēs darām, mēs lielu laika periodu esam paļaujušies uz Eiropas finanšu instrumentiem, un mums ir tā veiksme, ka mēs vēl varam arī piedāvāt šos finanšu instrumentus, proti motivēt ar to palīdzību, lai cilvēki tiešām arī varētu īstenot savā privātā īpašumā. Un kas ir ļoti būtiski šajā ēku atjaunošanas kontekstā, mēs runājam visu laiku par atbildību, meklējam tur valsts, pašvaldību iesaisti, bet tā ir privāta īpašuma sakārtošana. Un, ja mēs skatāmies uz Eiropas fondiem, tad es nevaru to beigt atkārtot, ka Eiropas nauda ir visu mūsu nauda. Mana, jūsu, pilnīgi katra mūsu nauda. Un mēs šo kopējo mūsu naudu investējam kāda indivīda privātas dzīves uzlabošanai, faktiski investējot to tā. Bet tas ieguvums, kas ir no tā visa energoefektivitātes ieguvums, ko mēs iegūstam ik katrs, ir tas, ka mēs samazinām šīs siltumnīcas efektu gāzu emisijas, proti mums ir labāks gaiss, uzlabojas vide, klimats apkārt un arī, protams, sakārtotāka vide apkārtne no mājām. Tātad, kur mēs dabūsim šos finanšu instrumentus? Tur, protams, ir vesela virkni finanšu instrumenti, kas nāk palīgā mums, bet, kā es minēju, ne jau tie instrumenti veido to pieprasījumu, tas pieprasījums rodas no tiem iedzīvotājiem. Tādēļ man liekas, ka ir jāveido dažādi fondi, kuros mēs varam nodrošināt šo finanšu rotāciju. Proti, kur iekšā ir dažādi aizdevumi, kredīti, kapitāla atlaide, garantijas un tādā veidā sniedzot pilnu iedzīvotājiem pilnu šo te komplektu, lai viņam nebūtu savus jāinvestē no sākuma iekšā, bet viņš varētu, teiksim, sekt no saviem nākotnes ietaupījumiem šīs izmaksas tagad. To sauc par ESCO modeli. Ir vēl dažādas citas pieejas, ko mēs varam risināt, un Eiropas finanšu institūcijas mums nāk, principā piedāvā naudu visu laiku, tāpat kā Latvijas finanšu institūcijas saka, ka viņām ir zaļais portāls jāveido, un viņas ir gatavas kreditēt. Lūdzu, palīdziet mums kreditēt. Bet tas pieprasījums visu laiku ir tā akūtākā problēma. Tā kā es teiktu, šobrīd varbūt nepopulāri, bet nauda nav problēma. Šeit ir problēma tieši attieksmē. Tieši ēku atjaunošanā. Naudas ir vairāk nekā jebkad. Nē, tā gluži es nesaku. Nauda ir, lai motivētu, tātad katram pieņemt šo privāto lēmumu, kas attiecās arī uz mums visiem, bet tas ir mūsu individuālais lēmums. Un noteikti, protams, jāvēršas arī pie ēku pārvaldniekiem. Es domāju, ka viens no nākotnes modeļiem, kā varētu atjaunot ēkas, ir tas, ka mēs iespējojam daudz lielākā līmenī ēku pārvaldniekus. Un tam top arī dažādas izmaiņas likumā, ka mēs varētu ļaut namu pārvaldniekam iesaistīties proaktīvāk. Jau tagad, principā, ir normāls apsaimniekotājs var vērsties pie mājas iedzīvotājiem, teikt, klau, tava ēka patērē tik, un viņi varētu patērēt tik, un redz, ka par šo samazinājumu mēs varētu šo ēku atjaunot, bet tas, principā, notiek ļoti reti. Bet man tomēr vēl tāds precizējušs jautājums. Ņemot vērā to, ka parasti mēs šajā kontekstā runājam par ēkām, kuras ir būvētas padomju laikā, kurām ir dažādas citas problēmas, ne tikai energoefektivitātes problēmas. Tur ir visādi stāvvadi, tur ir visādas lietas, kanalizācijas un tā tālāk. Tās mājas tur faktiski ir nokalpojušas savu eksploatācijas periodu. Tātad runa ir ne tikai par siltināšanu. Otrkārt, šajās mājās bieži dzīvo arī cilvēki, kuri jau vēsturiski, piemēram, jau padomu laikā ir tos dzīvokļus tur vai ne kaut kādā rindas kārtībā ieguvuši, pēc tam privatizējuši, un tie bieži mēdz būt tiešām seniori. Un tad jautājums ir par to, kā
tad, kā tad īsti tieši ar šo sabiedrības grupu strādāt, piemēram, un cik tad īsti gatavi ir tie finanšu instrumenti? Man ir pavisam tāds varbūt personisks piemērs. Mana mamma dzīvo šādā mājā. Manai mammai būs 75 gadi. Un viņas jautājums man ir tāds, vai man ir jāņem kredīts uz 25 gadiem, vai, kuru man vienkārši neviens nedos, ja? Kā risināt tieši šo te segmentu? Šim jautājumam ir divi aspekti. Viens ir, protams, par ēkas stāvokli. Ir skaidrs, ka tas neatkarīgi no citiem apstākļiem ir jāsakārto. Ir mājas stāvvadi, tāpat ir dažādas inženieru komunikācijas tīkli, kurus vienkārši ir jāsakārto, un tur nav energoefektivitātes ietaupījums, līdz ar to tas arī sadārdzina šos energoefektivitātes projektus. Un vienkārši ir jāpieņem doma, ka, ja mēs to nedaram šodien, tad kaut kādā brīdī mums būs tas vai kaut kādā citā veidā jāmaksā, vai mums būs vienkārši par to ļoti grūti vienoties, lai atrastu finansējumu, piemēram, varbūt būs izdevīgāk pārvākties citur. Tā kā šī ir tāda problēma, kas jārisina no vienas puses. No otras puses, Latvijas Banka, starp citu, tikko nāca nesen klajā ar pētījumu, kur tika pētīts arī, cik šīs dažādās mājsaimniecības ar dažādiem ienākumiem ir gatavas iesaistīties ēku atjaunošanā. Un tas, kas bija interesants, šis secinājums Latvijā bija tāds, ka gan tās nabadzīgās mājsaimniecības, gan bagātās ir vienlīdz aktīvas. Un šeit neparādās tas, jo tas pensionāru stāsts man ir zināms arī, ka, protams, manam mūžam pietiks un citi visādi stāsti, bet tomēr tagad arī vienojoties sanāk tā, ka tomēr arī vienojas un pensionāri ir tie, kas ir ļoti finansiāli disciplinēti. Diemžēl tā situācija ir tāda, ka mums Latvijā pensionāriem nabadzības risks arī ir viens no augstākajiem Eiropas Savienībā, un tas fakts parāda to, ka viņi vienkārši kaut kā savalgās, viņi noteikti mazāk kaut kā sev patērē šos līdzekļus, bet viņi samaksās tos obligātos maksājumus. Turpretī ir tāda sabiedrības grupa, ko mēs saucam par grūti aizsniedzamām, sabiedrības tāda interesanti, bez motivācijas kaut kādā veidā iesaistīties savu īpašumu risināšanā, kuriem liekas, ka visi citi lemj viņu vietā, un viņi ļoti neusticās. Un šeit ir savukārt ļoti svarīgs tas uzticamības moments, kas ir arī daudzkārt RTU pētīts par to, ka šie mīti un stāsti, kaimiņu stāsti par neveiksmīgiem projektiem, viņi strādā ļoti, ļoti spēcīgi, un tie pozitīvie stāstiņi viņi nespēja pārtrumpot, tāpēc šeit ir jārada ļoti droša vide, jārāda labie piemēri, ka tas ir iespējams, un tas modelis, uz ko mēs tiektos, ir, ka pēc ēku renovācijas tās izmaksas nepieaug iedzīvotājiem. Un, protams, ir dažādi arī sociāla atbalsta instrumenti, taču es uzskatu, ka tā ir joprojām mums būtiska problēma, vispār šis maksātspējas līmenis. Bet vai šobrīd ir prognoze, kad tas viss tiks atrisināts? Mums ir mērķi, protams, ir mērķi. Ja mēs skatāmies uz 30. gada mērķi, mēs šobrīd esam izpildījuši apmēram 6%. Es mēģinu saglabāt pozitīvu attieksmi par šo situāciju un ceru, ka vienkārši vienā brīdī visiem nāks tā saprašana, ka tas ir jādara nevis tāpēc, ka ir kaut kādi nosacījumi jāievēro, bet tieši tāpēc, ka mēs gribam uzlabot savu komfortu līmeni, sakārtot vidi apkārt. Bet ir skaidrs, ka ir šos mērķus sasniegt, manuprāt, ir diezgan nereāli. Es nezinu, kā tas spēj saglabāt vēl tādu pozitīvu skatījumu uz to, bet skaidrs, ka tas, kas ir bijis vai ticis īstenots līdz šim, ka tas vienkārši nedarbojas. Tad ir absolūti radikāli jāmaina tā pieeja. Un tas notiek šobrīd. Jā, es esmu 2 mēnešus tagad sāku strādāt ekonomikas ministrijā, un tas, ko es sāku arī, protams, šobrīd ir tieši izstrādē jaunas Eiropas fondu programmas. Un tas, ko mēs ņemam vērā, ir tieši tas, ko es pēdējos 15 gadus esmu arī novērojusi šajā jomā, ka visu vajag maksimāli vienkāršot. Tātad pēc iespējas vienkāršotāka pieteikšanās, kas arī būs tagad jaunajā programmā, un arī pēc iespējas vairāk tādus kā paraugu projektus dot un dažādas efektivitātes uzlabošanas iespējas tur būs jaunajiem kā noteikumi visticamāk tuvāko nedēļu laikā būs apspriešanā. Tagad tad arī varēs novērtēt šīs izmaiņas. Skaidrs, ka esošā sistēma nestrādā, un tieši tāpēc arī ir daudz lietas, kas mainās gan valsts līmenī, gan pašvaldību līmenī. Pašvaldības arī viena no otras mācās un skatās piemērus, un arī ir ļoti interesēti šo sakārtot, bet, kā jau es minēju, pats svarīgākais šeit ir tieši ēkas saimnieks. Ir jāsaprot, ka mums nav tā, ka pieder tikai no tapetes līdz tapetei dzīvoklis, mums pieder māja, mums katram ir jārūpējas arī par savu kāpņu telpu, par bēniņiem, tikpat kā arī par pagrabu un un tas ir mūsu visu kopējs īpašums. Paldies. Laura, vai finansējuma kontekstā ir kaut kas komentējams tieši šajā tādā tvērumā?
Es varbūt gribēju nedaudz pastāstīt ne tikai par energoefektivitāti, kas ir tāds ļoti finansiāli izdevīgs stimuls vispār kaut ko darīt klimata vārdā, bet vispār pastāstīt, kas notiek, jo, teiksim, šāds risinājums, tas ir labs, bet mums ir jāpaskatās arī uz citām problēmām. Un vispār tādā eksperta līmenī šobrīd globāli tāds uzskats, ka klimata pārmaiņas, dabas izzušana, piesārņojums, tas ir tāds globālā tirgus izgāziens. Proti šāds energoefektivitātes risinājums, tas ir finansiāli izdevīgs, bet ko darīt tādā gadījumā, ja mums ir jāglābj kāda suga, ja? Kā tad tas tālāk notiek, ja, teiksim, kā to risināt ar kaut kādiem tirgus instrumentiem? Es tagad bišķi monologu pastāstīšu, ja piedod Evita, bet svarīgi akcentēt tieši par dabas aizsardzību, jo mums ir mērķi līdz 30. gadam atjaunot 30% degradēto dabas teritoriju, kā arī 30% sauszemes un ūdens platību. Un vienlaikus Eiropas centrālā banka arī strādā pie dažādiem pētījumiem saistībā ar tām visām izmaksām un kā to varētu risināt. Un, viens tāds pētījums norādīja, ka Latvijā uzņēmumi ir krietni atkarīgāki no dabas sniegtajiem, tā teikt, labumiem nekā citvieta Eiropā. Proti, tad, ja mums dabas aizsardzība nestrādā un ja uzņēmums ir pakļauts kaut kādiem tiem dabas riskiem, piemēram, uzņēmuma darbība ļoti atkarīga no ūdens iegūs vai lauksaimniecība, mežsaimniecība, visi šie sektori, ja. Tad šis te uzņēmums, ja tiek sasniegts kaut kāds kritiskais punkts ekosistēmā, tad tas var ciest ļoti, ļoti daudz un būtībā pat iespējams izbeigt savu darbību. Un, protams, dabas saglabāšanai trūks līdzekļi, bet kā minēju, šie tirgus mehānismi nespēja nosekt vismaz šobrīd tās vajadzības, kādas mums ir. Latvijā tie ir aptuveni 750 miljoni eiro gadā līdz 30. gadam. Globāli, protams, tās summas ir vēl krietni lielākas, 700 miljardi ASV dolāru gadā, lai panāktu vispār to līdzsvaru punktu, ka daba vispār beidz izzust. Un tad tas paralēlais jautājums, uz ko es visu laiku cenšos to diskusiju virzīt, ir, vai dabas glābšana ir investīcija objekts. Un atbilde visticamāk būs apstiprinoša, ja vispār fundamentāli nemainīsies tajā pieejā, kā mums šobrīd funkcionē ekonomika, proti tirgus ekonomika, un arī, ja mums nav vēlams kaut ko būtiski vispār mainīt biznesa modeļos. Jo kam gan ir izdevīgi vispār glābt dabu, ja tas nav finansiāli izdevīgi? Līdz ar to mans tas punkts ir par to, ka ja aktīvu turētājam vai dabas platības turētājam tas nav finansiāli izdevīgi, tad būtībā arī nekas nenotiks. Un te ir jautājums ne tikai par to finansiālo atdevi, bet arī vispār kā tā ekonomika funkcionē. Bet, Laura, kāds ir tavs praktiskais, konkrētais priekšlikums? Jo tad, kad mēs esam ar kaut ko neapmierināti vai kad mēs kaut ko kritizējam, tad visforšāk ir nākt klajā ar priekšlikumiem. Kā to situāciju uzlabot vai mainīt? Kāds ir tas priekšlikums? Es negribu būt radikāla, tiešām, bet pastāv daudz un dažādi veidi, kā mēs varam būvēt savu ekonomiku un uz kā to balstīt. Ja šobrīd mēs balstām uz fosilajiem resursiem, uz dabas iznīcināšanu, klimata pārmaiņām, tad mums fundamentāli vajadzētu vienoties beidzot pār visām reizēm, uz ko tad mēs gribam iet, vai mēs gribam turpināt un balstīties uz kādiem tirgus mehānismiem, vai mēs reāli gribam dzīvot šajā planētā. Un tad tur ir daudz un dažādas iespējas, ko mēs varam darīt. Labi, līdz tā mēs vēl nonāksim. Jūlija, tu raujies jau pie vārda, bet es pirms tev dodu vārdu. Es tomēr vēl gribētu aprunāties par to Lietuvas pieredzi, ja, jo Laura principā jau ievadīja mūsu turpmāko diskusiju, bet es vēl gribētu vienkārši pieturēties pie tā pirmā punkta, proti pie tiem klimata mērķiem aktuālajiem, pie to sasniegšanas, pie riskiem tos nesasniegt, un proti, Justīnas, es gribētu, lai tu komentē, kāda šobrīd tad ir tā situācija Lietuvā, tu dzirdēji, kāda apmēram ir tā problemātika
Latvijā, tātad ēkas, transports, emisiju piesaiste, tie lielākie problēma jautājumi, Lietuvas pieredze un arī tava uzņēmuma pieredze. Yes, so shortly maybe about the transport in Lithuania. Sorry. I know that from 2015 we already started talking about the public transport blending hydrogen into the fuels, making the CO2 emissions really lower. And also we have the various subsidies for electric vehicles, for business and for private use. Regarding buildings, we started renovation, I think, pretty early, back in 2005, and still the process is ongoing. Different subsidies for heat pumps, say, again, solar panels. So those usual measures. Regarding carbon capture, so I'm coming from the industry. We operate LNG and petrochemicals terminals here, not here, sorry, in neighboring country in Lithuania. And also we are present globally. We're active in Germany and in Latin America. So we are paying a lot of attention to energy efficiency. And also we are developing a carbon capture project together with Švenk Latvija, cement plant in Lithuania, Akmenės Cementas, and 2 shipping companies, where the idea is to capture CO2, liquefy, and transport it and store it into the geological formations underneath the ground. And we are planning to start in 2030. So this is a decarbonization tool that we offer to the industry, especially looking at the hard-to-abide industry. Bet, Justīnas, es tomēr vēl drusku tā kā atpakaļ, ja, uz to lielo bildi Lietuvā. Vai tie mehānismi, kurus tu minēji, dažādi atbalsta veidi, subsīdijas, vai tie ir efektīvi un kurš to mēra? Un vai tad Lietuvai ir riski nesasniegt kādā jomā klimata mērķus vai nē? Jo skaidrs, jā, kaut kādas lietas notiek, kaut kāds atbalsts, kaut kādās noteiktās jomās, bet kā tad mēs mērām to efektivitāti? Well, it's obviously my personal opinion. I think we also are in a difficult situation because we have largest CO2 emissions in the Baltics, I believe, at the moment. So back in a few years when the hydrogen strategy 2050 was adopted by EU, I believe that our government thought that the hydrogen is a silver bullet in all the senses of but now we see that it's not. So so we are working and we have difficulties. So yeah, maybe very generally my answer. Labi, bet es vēl gribētu par kopējo tādu valsts stratēģiju. Tu pats pārstāvi valsts kapitāla sabiedrību. Ja, KN Energies ir valsts kapitāla sabiedrība. Kādas tieši ir gaidas, ekspektācijas no Lietuvas valsts, kā tava uzņēmuma akcionāres, attiecībā uz šo te jūsu biznesa transformāciju? Un tu noteikti vari pastāstīt ne tikai par savu uzņēmumu, bet arī par citām valsts kapitāla sabiedrībām. Vai tā transformācija tiek iedzīvināta? Absolutely, the transformation is taking place, and of course, as a member state, we are following EU regulations and legislations. As a company, as you said, we are a state-owned company, and recently we adopted our corporate strategy 2050, where we, first of all, we are
I believe you also mentioned that we changed our name. Formerly, we were known as Klaipėdos Nafta. Klaipėdos is the harbor city, and Nafta is oil. So since 8th of January, we are KN Energies, walking away from the fossil fuel, operating different products, petrochemical products, also paying a lot of attention to the new energies, so hydrogen and hydrogen derivatives, flow batteries as a way of energy storage, the same CCS project, and all those, let's say, small things that we are doing, as I mentioned, at the energy efficiency, solar panels, all the ways that we can reduce CO2 and increase energy efficiency. Bet valsts kapitāla sabiedrību kontekstā, kurš pieņem šo lēmumu, kurš izstrādā šo zaļās pārējas stratēģiju? Gan jūsu gadījumā, gan visticamāk, tu vari komentēt arī citas valsts kapitāla sabiedrības. Un es paskaidrošu, kāpēc es to jautāju. Mums klāt ir Baltijas korporatīvās pārvaldības institūtā viceprezidents un vadītājs Latvijā, un viņš vienkārši, burtiski katru dienu runā par to, ka valsts kapitāla sabiedrību kontekstā iztrūkst mērķtiecības, skaidra redzējuma, vīzijas, stratēģijas un gaidu no tām sabiedrībām. Vai, piemēram, valsts kapitāla sabiedrībai ir kādai konkrētai sociālā funkcija, vai tikai bizness, ja? un tam līdzīgi. Izejot no šī, kā tu teiktu, vai Lietuvas valsts vai Lietuvas valdība šobrīd skaidri un gaiši ir formulējusi Lietuvas valsts kapitāla sabiedrību uzdevumus zaļās transformācijas kontekstā? I believe it's a complex of everything. Of course, being a state-owned company, we always represent state, but also we are looking at what people are looking for, and let's say working together with both people and politicians. Tad atbilde ir jā vai nē? Yes and yes. Iespējams, Justīnas, ka politika arī varētu būt tava karjera. Bet tagad ir pienācis laiks tev patiešām izlausties pie tā mikrofona, un mans jautājums tev, Jūlija, ir šāds. Tātad mēs šeit iezīmējām tādu akūtu nepieciešamību, ja strādāt pie tām acīm redzamajām lietām, ja pie emisiju samazinājuma, bet skaidrs, ka ja mēs runājam par to transformāciju un par to nākotnes ekonomiku, un īpaši ņemot vērā tiešām to, kā jau tas te izskanēja, ja, Laura to minēja Latvijas kontekstā, bet kopumā ir skaidrs, ka vispār globālā ekonomika un globālais koprodukts lielākoties īstenībā ir atkarīgs no faktiski izsmeļamiem resursiem, un proti no dabas. Attiecīgi nākotnē, protams, ka aizvien svarīgāk būs tas, ko tad mēs ražojam, no kā mēs ražojam, ko un cik un kādā veidā mēs vispār patērējam, un ko mēs tā kā nevis patērējam, ja, un tas viss ir beidzies, un mēs to vairs neizmantojam, bet kā tad tiešām veicināt to apritīgumu. Un tad pilnīgi pa visu perimetru, visu, ko tu vēlies par to pateikt, es tev dodu vārdu. Paldies! Jāsaka gan uzreiz profesoru pamatu uzdevums pie viena slaida noturēties maksimāli ilgu laiku. Līdz ar to, ja brīdī, ka jūt, ka es pa garu, tad jābremzē. Bet pirms atbildēt uz to apritīgumu, es varbūt, kā jau Evita minēja, man ļoti gribējās izlausties pie katra un pateikt jau un nokomentēt, kā tas ir. Visumā sākšu ar to, ka ir ļoti viegli būt inženierzinātnēs. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs visu varam izrēķināt, ieskaitot uzvedību. Ja mums nav varbūt balts, varbūt melns, apakšā katram ir skaitlis.
Un runājot par jau pieminētajām problēmām vai izaicinājumiem, ir jāsaprot, ka klimata neutralitāte faktiski tajā posmā, kur mēs šobrīd esam, ir stāsts par to, ko mēs neizdarījām preventīvi un kāpēc mēs šobrīd esam tur, kur tās sekas mums dārgāk izmaksā. Tās sekas varbūt vairāk nav labojamas. Līdz ar to mēs kaut ko nepareizu, bet gadās arī pareizu izdarījām pagātnē. Un manuprāt, ja mēs runājam par Selīnas jau skarto tēmu par ekoenergoefektivitāti, mums Latvijā ir ļoti labi piemēri un labas pilsētas, kurām izdodas. Liepāja, Valmiera un tad ir Rīga. Ja? Un tur apakšā ir iemesli. Ir iemesli, kāpēc izdodas un iemesli, kāpēc neizdodas. Un iespējams tie iemesli nav nemaz saistīti ar to naudu, kas ir pieejama pilsētai. Manuprāt, tas, kas tiek maz darīts, tagad skanēs kā zaļvaidēšana, bet cerēšu, ka nē. Manuprāt, tas darbs, ko veids mēdī, viņš faktiski ir jāpagriež tajā arī, ka mēs vairāk un drošāk runājam par tiem labiem piemēriem, kas mums ir. Un no otras puses mēs tiešām ar zinātnieku palīdzību noskaidrojam tos faktorus vai tos ceļus, kas ved tieši Latvijai. Jo mums tik ļoti patīk visur stāstīt, cik ļoti mēs esam īpaši, un mēs tik tiešām esam īpaši. Un tad uzzinām, kas tas īpašais ir mūsos, kas nostrādā, noklikšķina, un mēs ejam to zaļo ceļu, vai neejam. Es drīkstu tev ātri pārtraukšu. Vienkārši, ja tu jau pati uzstāji uz to, ka ir vairāk jārunā par tiem labajiem piemēriem, vai tu vari konkrēti raksturot, kas Liepājā un Valmierā izdevās un kāpēc Rīgai neizdodas? Es pastāstīšu no citas stāsta. Mums šobrīd tiek īstenots sākoties karam un saprotot, ka tas, kas netika izdarīts pagātnē, strauji ir jāmaina tuvāko 2-3 gadu laikā, jo cenas bija siltumenerģija augšā, elektroenerģija augšā. Mēs sākām projektu institūtā Energovienoti, kur pašvaldībām bija iespēja pirmkārt izglītoties un mums kā zinātniekiem saprast, kāda ir iemesla, kāpēc viena pašvaldība vai viena māja pašvaldībā grib iet to ceļu un otra negrib. Ja? Un tad faktiski tā lielā loma, ko Selīna arī pateica, ir viennozīmīgi pārvaldniekam. Otra ļoti svarīga loma ir pašvaldībai. Cik ļoti pašvaldība parāda, ka tas ieguvums ir visai pilsētai un visai pašvaldībai. Un trešais, par ko arī jau pieminēja Selīna, ko ļoti daudz pēta arī profesora Andra Blumberga par grūti sasniedzamiem patērētājiem vai grupām, tie faktori ir kaut kādi psiholoģiskie. Pieņemsim viens no piemēriem no Energovienoti, griežas pie pensionāriem un viņiem saka, tagad varbūt pamēģinam 3 mēnešus apkuras sezonas viducī, samazināt siltumenerģijas, to temperatūru telpā par 1 grādu. 1 grāds jums dos tik un tik ekonomija tonnās CO2 un siltumenerģijā. Pirmais arguments pensionāram, kur Selīna varbūt bija teikusi, tā maksātspēja, ja? Mums liktos, viņi visi gribēs to maksātspēju, jo otru jaciņu uzvilkt ir viegli. Bet mēs sastopamies ar pavisam citu problēmu, kur viņi saka, pēc kara laiki man bija grūti, mēs neēdām, mēs taupījām, un tagad es esmu it kā jau brīvā Latvijā, un atkal kaut kas ir jātaupa. Un tas psihoemocionālais fons, kas viņam ir, viņš vienkārši izgrūž to klasisko lineāro sakarību, kur mums likās būs ietaupījums, un viss mēs sasniedzam to. Līdz ar to tas tik tiešām ir darbs ar sabiedrību, un varbūt te atkal būs piemērs no citām valstīm. Kopumā jāsaka, ir ļoti labi, mums klimata skeptika ir ļoti maz. Pēdējie barometri mums uzrāda, ka pamatīgie klimata skeptiķi ir kaut kur zem 10%, 6-8. Ja? Tad ir 11%, kas svārstās un saka, jā, iespējams arī Latvijā klimata pārmaiņas būs, bet kopumā, ja vērtējot, mēs esam samērā tādi apzinīgi un mēs saprotam. Bet tikko mēs nonākam tā kā rīcībās, tad bieži vien tā rīcība ir pasīva, atkal atkārtošos, ka nav to labo piemēru vai viņi nav izcelti. Un mums patīk noskatīties uz tiem sliktiem piemēriem un teikt, jā, tas bija. Un man liekas, ka valsts kapitāla sabiedrības faktiski ir tās, kurām būtu jābūt iedrošinātājiem. Es saprotu, ka tā ir liels risks, jo viņi rīkojas ar mūsu naudu, bet lai parādītu privātajiem investoriem, ka jā, šis ceļš ir tas ceļš, kurš mums jāiet, tomēr valstī ir jābūt tādam kā stimulam, ja?
Turpinot runāt par subsīdijām, tika pieminēts, mums tagad kaut kur ap septembrī aizstāvēs promocijas darbu viens kolēģis, kur viņi savukārt atkal pētīja to, ka subsīdijas nevienmēr ir kaut kas labs, ja? Un tieši energosektorā. Jo subsīdijas ir labas brīdī, kad tev ir vajadzīgs tas izrāviens, un tad sākas atkal tas nobrukums. Un pētot transporta sektoru, kolēģi arī secināja, ka faktiski tās subsīdijas un tā loma, lai sasniegtu 2050. gadā klimata neutralitāti transporta sektorā, viņiem gandrīz nav tās nozīmes. Viņi rada nelielu impulsu, bet nākamais, kas būs, ir tiešām tas tehnoloģiskais progress, attīstoties tehnoloģijā, viennozīmīgi augs arī tas pieprasījums, jo vienkārši nebūs citu iespēju. Atkal skatoties tajā privileģētajā akadēmiskajā vidē, ka viss ir rēķināms, faktiski mēs to arī ļoti labi redzam saistībā ar to, ko varbūt minēja Laura, saistībā ar to, ka mēs bieži vien neredzam un mums neparāda klimata pārmaiņu tās sekas. Es gribētu uzstāt, ka mums neparāda, jo tie visi rīki, zinātniskie rīki, arī biznesa modeļi, viņi visi pastāv. Mēs šobrīd varam izrēķināt, cik mums izmaksā zaudētais hektārs mežu. Mēs varam izrēķināt, ko nozīmē, ja Latvijā tiek emitēta 1 tonna CO2 no biomasas vai 1 tonna CO2 no naftas, un kāda liela ietekme uz cilvēku veselību būs, uz visādām slimībām, un tur ir vairāki rīki, aprites cikla analīze ir viens no rīkiem, kur kategorijās var visu to parādīt. Un, manuprāt, tas, kam ir jābūt viennozīmīgi brīdī, kad mēs runājam par politikām un to uzstājīgo jautājumu, kas tika uzdots kolēģiem no Lietuvas, manuprāt, ir jābūt tiešām tai sistēmiskai pieeja, holistiskai pieeja, ka mēs parādam tās vairākas šķautnes klimata pārmaiņām. Ka mēs nesakam, ka tas ir tikai CO2, viņš maksā, un tāpēc mēs tur ejam. Nē, viņš maksā mūsu veselību, mūsu komfortu, viņš maksā dabai, ja? Un eko pakalpojumu izmaksu metoda arī pasaka, cik mums maksās, ja mēs zaudēsim sēnes tik tuvas mūsu mežos. Ja? Cik liela sāpe, un mēs to varam kvantificēt gan naudas izteiksmē, gan emociju izteiksmē, un tas viss ir mērāms. Bet tas, kas trūk šobrīd brīdī, kad mēs tiešām ejam uz kādu politiku, ka ir apskatīti visi tie aspekti, ka viņi ir novērtēti, un mēs saprotam, ka tas, ko mēs cenšamies Latvijai ieviest, strādās tieši Latvijai. Strādās mūsu sabiedrībai, saprotot tās psiholoģiskās vai kultūra, vēsturiskās kaut kādus aspektus un arī tehnoloģiskos. Jo kopumā aprīlī Nature žurnālā bija publicēts ļoti labs raksts, kur apskatīja vairākas tehnoloģijas un kopumā stāstīja, kā mūsu neizdarības šodien, ko viņa mums nesīs 2050. gadā. Un rakstā bija apkopots tas, ka jebkura šī brīža dārgākā tehnoloģija, lai novērstu klimata pārmaiņas, 2050. gadā mums liksies ļoti, ļoti lēta, jo tās sekas un seku likvidācija viņa kārtās būs augstāka. Līdz ar to mums šobrīd tiešām trūks tas pirmais solis, lai mēs ejam to visu ceļu. Un viennozīmīgi runājot par to apritīgumu, aprites cikla analīze ir viena no metodēm, kur tiešām ir jāskatās, un man prieks, ka viņi ienāk caur dažāda veida instrumentiem arī biznesa vidē, kur uzņēmumiem nevien ir jāsola darbības klimata pārmaiņās, bet ir jāpierāda skaitliski. Bet šī visa bija vēl tava refleksija uz iepriekš runāto, vai ne, par tiem klimata mērķiem un tā tālāk. Bet tomēr par to apritīgumu pavisam konkrēti man gribētos parunāt, jo tu tā iezīmēji, tā vispārīgi, jo par izglītību, tās nozīmi, sabiedrības informēšanu mēs arī parunāsim un parunāsim visi, bet tieši tev tomēr es tad atkārtoti uzdot to jautājumu par tiem konkrētajiem piemēriem, par to, kur mēs tad esam īsti šobrīd, jo raugoties, kā jau es minēju, tomēr būšu tā moderātora ar viedokli, vismaz no tādiem manā nozarē gūtajiem novērojumiem, mēs redzam, ka īstenībā tiek izmantot šobrīd ļoti maz iespēju, gan tāpēc, ka
paši uzņēmumi, jo projām to ir ļoti maz, kur šīs iespējas izmanto, bet ir ļoti daudz neizmantotu iespēju tieši politiku kontekstā, nodokļu kontekstā, tātad, lai būtu rīki, instrumenti, kuri veicinātu aprites ekonomikas principu iedzīvināšanu. Un tāpēc mans jautājums tev, tad, kur mēs esam Latvijā un Eiropā, kas ir tas, ko mums vajadzētu šajā jomā uzlabot, lai mēs tiešām visplašākajā mērā, iespējams pat varbūt, tu jebkurā gadījumā vari noteikti minēt kaut kādus daudz plašākus piemērus, nekā varbūt es no savas jomas tādā apritīguma kontekstā, bet kas tad ir tas tieši, kā mums iztrūkst un ko mums vajadzētu darīt? Kā iedzīvināt pēc iespējas plašāk un kā arī radīt to sapratni sabiedrībā tieši par tā apritīguma nepieciešamību. Jo es domāju, ka ar visu to, ka mēs tur šķirojam atkritumus un darām vēl kaut kādas lietas, es domāju, ka kopumā iztrūkst tās izpratnes par to, kas ir, piemēram, tiešām izsmeļami dabas resursi, ja, un tam līdzīgi, un tāpat, vai tas būtu būvniecības vai jebkāds cits konteksts, ka mēs vienkārši izmantojam, mums pieejamos dabas resursus un tā īpaši nedomājam par to, ka varbūt tie tomēr beigsies. Te tas stāsts par apritīgumu laikam jāsāk ar to, ka CO2 brīdī, kad mēs sakam CO2, tad lielākā daļa sabiedrības saka, ka tas ir labi, ka mums ir CO2, vai tā ir mūsu problēma. Labi, un jāskatās arī uz to, ka tas faktiski ir resurs, ja? Mēs runājam par to iepriekšējos gadus, par to, ka CO2 mums rodas, tas rada problēmas, bet jāskatās uz to arī no otras puses. CO2 ir ļoti labs resurs, kur mēs izmantojam dažādās nozarēs. Tas, ka līdz šim mēs tā kā nespējām varbūt pilnvērtīgi CO2 izmantot, tas ir tieši tas stāsts par to apritīgumu, ja? Mums jāapzinās, ka faktiski jebkurš atkritums, un šajā gadījumā mēs varam uzskatīt to CO2, ka tas ir tas resurs, nevis problēma, ja? Un tas ir pirmais. Bet runājot globāli sakarībās, tad viennozīmīgi prevencija un preventīvās darbības, tātad neradīšana, atkritumu neradīšana, emisiju neradīšana ir tas, kurš vienmēr strādās. Ja? Jo visas pārējās darbības jums prasīs enerģiju, lai iedzīvinātu tās darbības. Līdz ar to tik tālu, cik iespējams, energoefektivitātes paaugstināšana, un tas faktiski ir tas pirmais, ja mēs runājam par enerģētiku. Ja mēs runājam par transportu, soļojam, braucam un izmantojam kaut ko mazāk vidēji nedraudzīgu. Un savukārt, ja mēs runājam par aprites ekonomiku un atkritumu apsaimniekušanu, atkal padomājam, ka tas viens maisiņš tik tiešām spēlē lielu lomu. Pārējot varbūt daļai, ko tad mēs varam darīt, un man liekas, ka atkal ir jādomā preventīvāk. Viens piemērs no Skandināviem, kas ar somu kolēģiem veicām pētījumu par to, cik daudz vai kāda loma ir, cik daudz sabiedrības zina, cik liela loma ir mēdījiem, valsts pārvaldēm saistībā ar CO2 uztveršanu un uzglabāšanu. Par to jau kolēģis minēja. Varbūt Latvijā mēs par to mazāk runājam, lai gan būtu jārunā. Un tad Somu mēdīju pārskats parāda, ka pēdējos 2 gados viņiem bija 60 raksti un tur tik ziņas internetā, video, podkāsti. Un tad viņi saka, padalieties pēc tā pētījuma rezultāts, cik tad jums bija? Un mēs sakam, mums pēdējos 10 gados ir bijis 1. Ja? Un tad viņi saka, bet kā jūs panākat to, ka jums tehnoloģija ienāk, jebkuras tehnoloģijas pieņemšanai ir nepieciešams laiks? Un kā jūs to panākat? Un tur tā atbilde, ka mēs nepanākam. Jo tas, ko arī parāda, pieņemsim, Francijas piemērs attiecībā uz oglekļa dioksīdu uztveršanu un uzglabāšanu, uzsākot pat pirmās sarunas, viņi 6 gadus gatavoja sabiedrību, ka ienāks jauna tehnoloģija. Viņi informēja, viņi runāja, viņi saprata, uzzināja, kur ir bažas un gāja. Un tikai tad viņi sāka kaut ko tehnoloģiski labot. Brīdī, kad sabiedrība jau pieņēma un izpratne sabiedrībā bija gana augsta. Un to mēs ļoti labi varam redzēt arī atkritumu šķirošanas kontekstā.
man bieži uzdot jautājumu, nu tad, cik Latvija ir laba šķirošanā vai slikta? Nu, cik Latvija ir laba šķirošanā vai slikta? Nav laba. Nav laba, redz. Un es katru reizi saku par to, ka atceramies, un mums tā tendence ir salīdzināt sevi ar Vāciju, salīdzināt sevi ar Dāniju un salīdzināt ar sevi ar tām top valstīm, kuras uzsāka visu to šķirošanu 1980. gados. Mēs uzsākām 2004. 2008. Līdz ar to tas laiks, kas mums ir bijis, lai sabiedrība pieņem, ir nekāds. Un attiecībā uz to, kāds bija tas sabiedrības domas maiņas process vai laiks, un to, ko mēs esam panākuši, mēs esam ļoti liela malači. Līdz ar to, man liekas, tas pamats tik tiešām ir tajā, ka mēs gatavojam sabiedrību pārmaiņām, un tā ir tā transformācija. Un arī biznesa jomas transformācija sākas ar to, ka mēs parādam, jā, ka tā transformācija tiks pieņemta sabiedrībā. Bet kādam tas ir jādara, jo tas nenotiek tā pats par sevi, ja mēs runājam par to sabiedrības informēšanu un izglītošanu. Es domāju, ka Laura te noteikti kaut ko grib piebilst ļoti man ķermeņa valoda. Jā, es jau pieteicos, jā. Divas mazas replikas par to, ko Jūlija teica. Nu, pirmkārt, tu pieminēji ekosistēmu pakalpojumus, kas ir tas, ka mēs varam izrēķināt, cik mums ekonomiski maksā tur sēnes un tā, ja. Es nesaku, ka ekosistēmu pakalpojumu koncepts ir slikts, bet, ja mēs iztēlojamies to tā kā, sēņu lasīšana mums maksā, piemēram, 50 eiro, ja? Meža audzēšana mums maksā 100 eiro. Tad ko mēs pataupam, ja? No kā mēs varam atbrīvoties tīri ekonomiskā izteiksmē un ko mēs tā kā varam saudzēt. Tā kā ar to es būtu nedaudz uzmanīga. Daba pati par sevi ir vērtība un nevajag visu obligāti izteikt naudas kā izteiksmē. Un otra lieta, jā, mums ir šobrīd pilnīgi piekrītu tam, ka mūsu rīcība šobrīd ir daudz lētāka nekā tā rīcība, kas mums būs zaudējumos, ja mēs klimata pārmaiņas nemazināsim. Un 6 reizes tieši līdz gadsimta vidum, 50 gadam. Bet es vēl atļaušos pateikt dažas lietas, ko es vēlējos tā kā vairāk diskusijas sākumā uzsvērt, bet tātad mūsu diskusijas nosaukums ir zaļa varēšana vai tā zaļvaidēšana. Ja? Nu, tālūk, es uzprasīju saviem Instagram sekotājiem, kā viņiem šķiet, Latvijā mēs esam zaļvaidētāji vai darītāji. Ja? Un kā jums liekas, mēs esam darītāji vai vaidētāji? Darītāji, vaidētāji. Vai. Lūk, mēs esam vaidētāji. Un tāpēc man ļoti patīk, ka vispār, Evita, ka tu uzaicināji šo diskusiju un vispār liki runāt par to, kādi mēs tur esam, bet vairāk par to, kā mums uz tiem darītājiem nokļūt, jā, bet vēl atgriezīšos pie šiem rezultātiem Instagram nedaudz vēlāk, bet, būtībā, jā, mēs esam zaļvaidētāji, ir aptuveni 65%, un tie pārējie ir 35% zaļvarētāji. Un vēl daži komentāri man te ienāca arī, ka domāju, ka sabiedrība kopumā tuvojas zaļa varēšanai, bet zaļa rīcība ir tikai aizsākumā. Un vēl viens komentārs, kas man aizķērās, ir zaļie ir zaļa varēšanas pusē, fosīli ir vaidēšanas pusē. Un tad es gribu arī vienu tādu atgādinājumu, ka mums 80. gadu beigās bija tāda milzīga problēma, kas ir ozona slāņa noardīšanās. Un tā problēma radās tikai tā iemesla dēļ, ka cilvēki sāka izmantot tādas ozona slāņa noardošas vielas, kā freoni un chlorfluoru ūdeņraži. Attiecīgi, mēs kā cilvēce kopumā konstatējām, ka tā ir problēma. Un mums bija Vīnes konvencija, Monreāls protokols, un mēs vienojāmies, mēs tagad kaut ko darīsim, un mums negribās to ozonu slāni vēl lielāku padarīt, un ka tas viss ultravioletais starojums no saules apdraud dzīvību uz zemes. Tika pieņemtas šīs vienošanās, šīs kaitīgās ozona vielas tika aizstātas ar citām,
ka viss ļoti labi, joprojām šis te ozona caurums ir, bet viņš samazinās, jā. Un tad jautājums. Tieši tajā pašā laikā politiskajā dienas kārtībā nonāca jautājumi par klimata pārmaiņām. Evita jau pašā sākumā minēja, ka vispār klimata pārmaiņas jau kā zinātnisks tāds fakts nonāca gaismā, teiksim tā, vispār 1800. Gadu beigās. Bet, pēc gadsimta, mums nonāca politiskā dienas kārtībā ļoti labi, bet šobrīd mēs tāpat esam situācijā, ka klimats joprojām mainās, un tad es katru dienu uzdodu savu jautājumu, kādēļ? Kādēļ? Un gatavojoties arī šai sarunai, es domāju, varbūt kas ir tas klikšķis, kā mēs no zaļvaidēšanas Latvijā maniem Instagram sekotājiem arī varētu pāriet uz to zaļu darīšanu. Un man liekas, tāda viena būtiska lieta, kas ir tas vispār vēstījums, ko es jums skatītājiem gribētu nodot, ir tas, ka mēs saprotam, ka mēs esam dziļā bedrē. Reāli nav labi, un tās visas projekcijas arī ir scenāriji diezgan slikti izskatās. Arī zinātniski IPCC, kas ir tāda ļoti, teiksim, elitāra zinātnieku kopiena, pasaulē vadošie klimata zinātnieki saka, ka mums ir tikai 14%, lai noturētos nospraustajos mērķos, kas ir tajos 1,5 grādos Parīzes nolīgums. 14%. Un es pati arī neesmu šausmīga optimista, bet es tiešām vēlētos, lai mēs kļūtu pacilātāki un optimistiskāki, jo mums tāpat ir tie 14%. Un mēs tāpatās varam sasniegt tos mērķus, bet ir daudzas lietas, par kurām mēs varam šaustīt. Par plasmasas pudeli, ka mēs tādu esam nopirkuši, vai ka mēs aizbraucam ar savu dīzelītu uz Viļņu, piemēram, ja. Tas nav ilgtspējīgi. Sevi šaustīt par tādām sīkumiem, par tādām mazām lietām. Mums vajag skatīties ar skatu uz nākotni un darīt apzināts izvēles. Un, piemēram, mēs katru dienu pieņemam aptuveni 15-20 tūkstošu dažādu lēmumu. Kaut vai daļā no šiem lēmumiem pieņemt kaut kādas pozitīvākas, optimistiskākas izvēles un pieejas. Un man liekas, ka tas patiesībā ir tas lielākais šķērslis, kādēļ mēs esam tādi vaidētāji. Mēs vienkārši esam latvieši, mēs esam pesimisti, mums glāze vienmēr ir pustukša. Un tas ir mans tas vēstījums, ko es gribētu vairāk novēlēt, ka esam priecīgāki, pozitīvāki. Un mums ir vairāk jāsadarbojas. Tagad, piemēram, visādi milzīgi klimata plāni, likumi tiek pieņemti, jā. Ārkārtīgi grūti ir vienoties nevis par to, ka mums to vajag, bet vienoties tieši par to, kā mēs to darīsim. Un mums ir jābūt optimistiem, bet neesam pārlieku optimistiski tieši tajā tehnoloģiju jomā, jo tagad arī pamazām sāk parādīties visādi pētījumi, ka uzstādīsim spoguļus kosmosā, kas atstaro saules gaismu. Visas bēdas, tagad CO2 problēmas mēs risināsim ar oglekļa piesaisti, mehāniski tērējot vēl papildam elektrību. Esam bišķi uzmanīgi ar to tehno-optimismu, jā, bet esam optimisti un sadarbojamies. Paldies, Laura Selīna. Laura ieved mūs tādā pesimistiskā scenārija pasakā, es pilnīgi iegrimu tajā, un es jau gandrīz sāku aizmirst, ko es gribēju teikt, jo tas bija ārprātīgi pozitīvs, ko es gribēju teikt. Es gribēju teikt, ka manā burbulī gan es viennozīmīgi varu teikt, ka mēs esam zaļdarītāji, un mēs esam varētāji, un, proti, sāksim ar to. Es izveidoju Teikas apkaimes biedrību, mikro līmenis. Teika ir maza apkaime. No kā viņa radās? No tiešās pirkšanas pulciņa, kur entuziasti gribēja šķirot tur pudeles un visādus tos otrais nodot atpakaļ no zemniekiem savākto taru. Un tā veidojās tur komposts, mēs taisījām, vienkārši vienu kopienu. Tālāk es nokļuvu Rīgas domē. Tur mēs izveidojām to, ka kapitāla sabiedrībām visām. Čau, Andri. Kapitāla sabiedrībām tātad visām tiek uzlikti nefinanšu mērķi. Nefinanšu mērķi visi ir saistīti ar klimatu. Pilnīgi visas lietas mēs skatām caur klimatu prizmu. Mēs pat pasaucām Andru Blumbergu, lai mūsu caur sistēmu dinamikas modeli izstāst visiem, kā tieši mūsu katra darbs ir saistīts ar klimatu pārmaiņu veidošanos. Lai pat tiem, kas strādā
kaut kādu nosacītu rutīnas darbu, būtu skaidrs, ka katra mūsu darba ietekme veido kaut kādu ietekmi uz pasauli. Un tad jau tālāk tiek veidot dažādi mērķi. Tagad es esmu ekonomikas ministrijā, un ko es redzu, mums ir ļoti daudz arī labas programmas. Ja mēs atskaitam to daudzdzīvokļu ēku energoefektivitāti, par ko varbūt mazliet būtu leģitīmi pavaidēt, tad mēs skatāmies uz to uzņēmējdarbības sektoru. Un uzņēmējdarbība, kā zināms, tur ir gudri cilvēki. Viņi tātad ir ekonomiski, racionāli kaut kādā ziņā orientēti. Ja mēs runājam par ekonomistiem vidas jomā, tas bija cits stāsts, bet to citreiz. Bet tātad uzņēmēji domā ļoti racionāli, kā ietaupīt, kā uzlabot biznesam efektivitāti, produktivitāti. Un tur energoefektivitāte rulē, tas ir numur 1. Mums ir par 50 miljoniem vismaz tagad no ANM gada laikā īstenot projekti, saules paneļu parki, dažādas investīcijas, attīstības projekti, kur uzņēmēji vienkārši piesakās šim te un ļoti lielā tempā piesakās. Mēs pat bijām spiesti mainīt tur nosacījumus, lai varētu daudz vairāk, daudz lielākos tempos palaist šo sistēmu. Tā kā nav tā, ka viss ir slikti. Mums ir ļoti daudz labo piemēru apkārt. Mēs arī domājam ikdienas rīcības dažādas uzlabot, un tas, ka kādreiz gadās kāda maza kļūme, tas ir tikai cilvēciski. Un cilvēciski ir arī, ka mēs apzināmies to, uz ko mēs ejam, mēs varam varbūt pavaidēt, pasmieties par to, bet saprast, ka tas lielais mērķis ir priekšā un ka tas ir tepat, un mēs to daram katru dienu soli pa solim. Paldies. Un šeit jau ļoti skaidri iezīmējās tas zināšanu, sabiedrības informētības līmenis, cik tas ir svarīgs. Un, Jūlija, tu minēji par to, ka viss ir aprēķināms un ir aprēķināts, bet kur ir tā problēma, kāpēc tad īsti līdz plašākai sabiedrībai šī informācija, tā īsti nenonāk? Mums arī nav tādā, ja mēs raugāmies tādā valstiskā līmenī, tādas, es pat tās negribētu saukt par kampaņām, bet patiešām par tādu konsekventu programmu, stratēģiju, vienalga, kā mēs tieši konkrēti to definētu, bet ka tiešām mēs radām sabiedrībā to pārliecību par to, ka, kā jau te tas ir izskanējis vairāk kārt, ka tās sekas nedarīšanai šodien ar katru mirkli palielinās, tās negatīvās sekas. Un es tagad konkrēti vairs neatceros, kā sauca to kanādiešu vai amerikāņu zinātnieku, kurš, un man ļoti patīk šis piemērs, viņš teica tā, ka ja CO2 būtu melni dūmi, tādi apmēram kā no tā dīzelīša, ar kuru var braukt uz Viļņu, ja, iznāk no tā izpūtēja. Ja tādi būtu, tad cilvēce jau sen to CO2 jautājumu būtu atrisinājusi. Bet tā kā CO2 ir apmēram kā kādreiz kundze ar govi Černobiļā, kurai teica, lai viņi brauc prom, un viņa vienkārši atbildēs, esmu pārdzīvojis 2 pasaules karus, un tagad jūs man liekat braukt prom tāpēc, ka ir kaut kas, ko es neredzu, tas nepastāv. Un tomēr arī attiecībā uz to informētību un to pārliecību, ka būs tās negatīvās sekas, kopumā, jā, varbūt, kā tu minēji, ka mums to klimatu tādu izteiktu skeptiķu skaits varbūt nav tik liels, bet kopumā, ir tāda sabiedrības vienaldzība, jo mēs neredzam šodien tās izteiktās sekas. Jā, mums ir karsta diena, bet arī manā bērnībā pirms 40 gadiem bija karstas dienas. Jā, tā vizualizācija viennozīmīgi ir tas, tāpēc atkārtojot varbūt iepriekš minēto tēzi, tehnoloģiski mēs šobrīd jūtam, ka mums ir tās tehnoloģijas, ar kurām mēs varam apturēt. Kas trūkst tā saikne, kā mēs tās tehnoloģijas tik tiešām iedarbinam. Ja? Kad ir pāreja, kur nostrādā, un tāpēc sociālo zinātņu pārstāvjiem viennozīmīgi ļoti liela joma, ko darīt, kā pārnest to visu sabiedrībā, lai tas strādā. To, ko mēs paši redzam no studijām pie mums, vides inženierijas studiju programmā, pēdējos gados mums ļoti, ļoti strauji aug to studentu skaits, kas ienāk magistratūras programmā un veic tā saucamo reskilling. Ja? Viņš, pieņemsim, ir bijis, metāla apstrādes uzņēmumu varbūt vadītājs, un šobrīd viņš saprot, ka, lai viņš turpinātu vadīt, viņam trūks zināšanas par klimatneitralitāti, par energoefektivitāti, un tā daļa, kas ienāk, viņa ar katru gadu aug, un tas, kas vēl, vairāk tagad mēs arī manām, ka iespējams ne katrs grib tagad magistratūrā 2 gadus studēt, ja? Bet
interesi par tālāk izglītības kursiem, kas ir saistīti ar klimata neutralitāti, ilgspējas novērtējumu. Pēdējā gadā mēs faktiski varam teikt, mūs gāž apkārt. Ja? Visi saka, nāk. Un kopumā, man liekas, tā ir ļoti pozitīva tendence, ka mēs jau šobrīd spējam panākt to, ka cilvēki saprot, ka tās sekas un ka tā rīcība būs nepieciešama individa līmenī. Viennozīmīgi arī prieks liels, ka jaunieši ienāk jau ar tādām zināšanām, ka viņi saprot, kāpēc notiek klimata pārmaiņas, kas izraisa, kas ir jādara, un ikdieniškos jautājumus, kā Silēna jau arī minēja, caur kopienām, caur biedrībām, ka viņi to spēj. Tad faktiski jautājums par modeļiem, viss ir rēķināms, vai viss ir izrēķināts, viennozīmīgi nē, jo tomēr jāsaprot, ka katrs atsevišķs projekts vai iniciatīva, tas ir kopums ar kaut kādām speciālām lietām. Ja? Vai nu man tur ienāk saules baterijas no ražotnes Šveicē, vai viņas man ienāk no Ķīnas, tā ietekme uz vidi un tā pēda ekoloģiskā, viņa jau mainīsies. Līdz ar to tas, kas šobrīd tik tiešām trūks brīdī, ka mēs runājam par izvēlēm, kas šķietami varbūt sākotnēji liekas tik tiešām vides risinājums, viņi bieži vien nav vides risinājums. Ja? Un bieži atkal mums bija pētījums par to, kā izmantot dažādu veidu lauksaimniecības atkritumus enerģijas iegūšanai un faktiski skatoties ievedot no citām valstīm. Ja? Mēs redzam to, ka ne viss, kas skan atjaunojumi energoresursi konkrētajā sistēmā, tik tiešām nesīs to pozitīvo samazinājumu. Līdz ar to tas jāskatās tiešām katra projekta, katras iniciatīvas kontekstā. Kas jādara, faktiski politikas ir jāveido tā, kā apakšā tas aprēķins ir. Tas ir līdzīgi kā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra. Mums ir procedūra, kur mēs paredzam, kas notiks pie vienas, otras, trešās procedūras, tad politiku veidojot būtu jābūt tam pašam. Paldies. Justīnas, es gribētu tev pavaicāt par Lietuvu šajā sabiedrības informētības kontekstā. Kā tu teiktu, vai ir vieta uzlabojumam, vai kopumā tā izpratne sabiedrībā ir par to, ka tā klimata rīcība ir nepieciešama šodien, faktiski bija nepieciešama jau vakar? Yes, so we have also an issue with educating societies. We even have quite a fresh example of one of the project developers, Scandinavian project developers, trying to implement pretty large project in, let's say, northern part of the country. And it was such a huge opposition from the local communities because of the lack of education. The project simply was aborted, let's say. And that's a pity. That's a pity because we don't have an ownership, I would say, for the education of societies in terms of green transition as well in Lithuania. But also, I would like to provide a comment. You asked what should Latvia do, right, to make a green transition. So maybe it reminds me about the success story. I will not be hesitant here to say for Lithuania and both for company I do represent. It's LNG import terminal in Klaipėda. Back in 2010 or so, when the project development was in the early phase, there was also a huge opposition from the society, from everyone. Why do you need that? You have a pipe that imports natural gas from eastern neighbors, etc., etc. But we believe and we see the risks. And after a couple of years, especially given nowadays topics, war, etc. So, yeah, be stubborn, whichever path you will take on the transition. Paldies. Un te jau tas izskanēja, bet ar visu to sabiedrības informētību, kuru tad mēs secinām, ka tā uzlabojas kopumā. Bet ar visu to mēs dzīvojam situācijā, kurā pat atjaunojuma energoresursu kontekstā ir tas not in my backyard. Ja? Tas tātad ne manā pagalmā, kaut kur citur. Ja?
lūdzu. Ja? Es negribu tur kaut kādu tur sliktu skatu, ja? un tā tālāk. Nu, tāda visabsurdākā rakstura argumenti vai pseido argumenti drīzāk izskan. Nu, kā tad ar to cīnīties? Kā to mainīt, kā to laust, kā to uzlabot? Ja, es vienu piemēru par to, ka mēs neesam tik ļoti īpaši, kā mums gribētos, šajā kontekstā arī. Piemērs atkal no CO2 uzglabāšanas un uztveršanas kontekstā. Norvēģiem ir pieejamas vietas, kur var noglabāt CO2 zem Ziemeļjūras, un tad viņi veica pētījumu par to, kāda ir reakcija, pretreakcija sabiedrībā. Un bija tā, ka 80% Norvēģu atbalsta, ka tas ir jādara, ka ir jānoglabā viņu radītās CO2 viņu pašu esošajās atradnēs. Ja? Un tādī pat brīdī, kad viņi pateica, jā, bet mēs varam arī pelnīt naudu un paņemt citu valstu, kaimiņu valstu CO2 un noglabāt, tikai 6% teica, jā, mēs tam piekrītam. Ja? Līdz ar to tomēr tas savs paliek savs, viņš tomēr ir arī pārējās valstīs. Tāpēc mums drīzāk tiešām jādomā par to, kā mēs varam būt pašpietiekami arī enerģijas kontekstā un resursu kontekstā. Un tomēr tevis minētajā piemērā mēs zinām ļoti labi to, ka Norvēģija uzņems citu valstu CO2 un pelnīs ar to naudu. Tātad tomēr ir izdevies sabiedrība arī pārliecināt par to. Bet tas ir laikam jau atkal tas par to nobīdi, ja, kad ir tā informēšana un tā sapratne par to, kāpēc tas ir nepieciešams. Paldies, Selīna. Neskatoties to, ka mēs, Laura, regulāri sasmaidamies, mēs esam no vidas zinātnes. Mēs iesmaidam tad, kad tiek pieminēts tas noglabāšanas efekts vai ūdeņradis kā risinājumi, kas ir tādi, dažādi interpretējumi, risinājumi arī. Bet es gribēju pateikt par to, kā mainīt sabiedrības attieksmi. Ja mēs skatāmies uz to, kā vispār vērtē attieksmi par klimatu pārmaiņu mazināšanu, tad Latvijā vērtē ļoti pozitīvi cilvēki, kad jautājums ir noformulēts tā ļoti vispārīgi. Un tad, kad ir jautājums, vai mēs varam, vai principā nākamā darbība, kad mēs varam būvēt vēja parkus, tad ir, protams, liela protesta aktivitāte. Un te ir ļoti svarīgs darbs tieši no šiem te pirmsākumiem, kā iespējot tos iedzīvotājus, kas dzīvo apkaimē, kas dzīvo tur apkārt. Jo vairāk, jo agrāk viņus iesaist lēmumu pieņemšanā, jo vairāk viņiem ir informācijas par to projektu, un vēl tāda nians arī pašu labums, jo viņiem šī te pretestība ir daudz mazāka. Skaidrs, ka bojājās kāda ainava, tas ir slikti, kādam vēl kaut kāda aspekti ir, protams, pseido aspekti ir pierādīts, ka nav īsti zinātniski pamatots, ka tur sāp galva vai vēl kaut kādi pamatojumi tam tieši no vēja parkiem, bet, ja cilvēki to uzskaita, bieži norāda, tad tā tiek kā statistika veidota. Un beigās tiek pieņemts, ka tas no tā arī veidojas, lai gan tur ir psiholoģiski faktori ietekme. Tātad, tā kā mums arī Latvijā veidojas šī kopienu politika, jo cilvēkiem par to tātad arī tiek kaut kāda samaksa, viņi tiek iesaistīti šī lēmuma pieņemšanā, viņi ir kā daļai līdzīpašnieki, tas momentā maina šo būtību, bet runājot arī par to, ka šobrīd arī, piemēram, lielam vēja parkam ir plānots uzlikt interešu objektu statusu, te ir arī ļoti būtiski skatīties no tā, kā tas var atstāt ietekmi nākotnē uz sabiedrības spēju vispār sakot līdz šādiem lēmumiem un ietekmēt lēmumus, pieņemt lēmumus par šādiem objektiem, jo, cik saprotu, nesen ir atklāts arī, ka ir kāds bioloģiski aizsargājumās sugas netālu, un ja teiksim, to ignorētu un vienkārši uzliktu interešu šo te objekta statusu, tad tas kā precedents atkal savukārt var radīt negatīvus iespējas arī uz turpmākiem šāda vēja parku attīstība. Jo, ja mēs paskatāmies, kāpēc Latvijā ir šī zaļā enerģija tāda ļoti ar tādu negatīvu piemēru, tad tur ir kaut kāda vēsture, kaut kas no tā veidojas. Tā kā, man liekas, mums tieši jārāda šī labā piemēra praksa, ka mēs varam būt ļoti atsaucīgi, mēs varam veikt dažādus projektu piemērus, pielāgošanas, lai cilvēki pēc iespējas justos, ka viņi var lemt šajos projektos, nevis tieši pretēji, kā mēs teiksim, tā būs. Paldies! Mums ir palikušas 16 minūtes, un tagad es tā ļoti, ļoti koncentrēti gribētu dzirdēt dažādas priekšlikumus no jums. Sākam ar to. Mēs vērojam
dažādos jautājumos un kontekstos tādu milzīgu fragmentāciju, ja mēs runājam vispār par tādu politikas veidošanu. Skaidrs, ka mēs šeit visi, es domāju, tas ir jau izskanējis vairāk kārt, esam par to zaļvarēšanu un esam tie zaļdarītāji, katrs savā jomā, bet kā panākt arī tādu aktīvāku tieši to politiku veidošanu, kā palīdzēt politikas veidotājiem redzēt dažādas tās miedarbības un sakarības. Īsi un kodolīgi par šo es gribu dzirdēt no katra, un pēc tam es pavisam jau jums konkrēti individuāli uzdošu jautājumus par jūsu rīcībām. Aiziet! Es varbūt varu paturpināt. Tad, man liekas, pirmām kārtām lēmumu pieņemšanai jābūt balstītai datos un zinātnē, taču jābūt arī kaut kādam līdzsvaram, kur ir šīs sabiedrības intereses. Proti, sabiedrības intereses ir jāstāda samērā augstu, bet ir jābūt viņām pamatotām tātad ar šo racionālo iegūmu arī visai ekosistēmai kopumā. Ja mēs runājam par ekoloģisko, sociālo un ekonomisko, tad viņiem būtu jābūt balansā. Paldies! Jā, es paturpināšu varbūt iesākto. Man arī liekas, ka tai jābūt tādai bildei no augšas, ka mēs redzam, kā tā visa kopumā sistēma darbojas. Un es teiktu, ka tas nav dialogs, tas ir trialogs starp sabiedrību, lēmumu pieņēmēju institūcijām un tātad zinātni. Jā, Paldies, Justinis. From my perspective, we educated the ministry or government, let's say, I'm referring here to the CCS project. When we started the very first development, the processes, we approached ministries, asking questions, looking for some certain answers, and they even didn't understand the questions that we were raising. So it took some time for us to educate even our politicians. But now we are on a good path, I would say. So that was the very beginning. Tāda savstarpēja informēšana, sadarbība. Laura? Jums runājot, es nedaudz atcerējos, ko Klimata un enerģētikas ministrijas pārstāve teica vienā pasākumā, ka vislielākais šķērslis proaktīvai, ambiciozai rīcībai ir tas, ka trūkst sabiedrības pieprasījumu pēc šīs ambiciozitātes, uz ko es Kemam uzrakstīju, ka tas, ka trūkst sabiedrības atbalsta kādai ambiciozai klimata politikai, vai tas ir iemesls, lai nerīkotos sabiedrības labā. Un man liekas, ka tas ir tāds kā milzīgs tāds mindshifts nepieciešams vispār, kā ministrija vispār pieņem lēmumus, tai skaitā valdība. Evikai Siliņai vajadzētu pateikt skaidru un gaiši, ka šī mums ir prioritāte. Valdības rīcības plānā jau ir vairākas tādas lietas norādītas, bet joprojām es šaubos, vai klimats, daba, vide ir numur 1 prioritāte vispār valstī kopumā. Un, protams, izglītība. Iepriekšējā darba vietā Pasaules dabas fondā veic pētījumu par izglītību mūsdienās skolās vispār. Un tur arī diezgan drūmi rezultāti. Tikai 1/3 no visiem skolēniem jauniešiem uzskata, ka skolās viņiem tiek pasniegtas dažādas vides dabas jautājumi pietiekamā līmenī. Līdz ar to tas arī ir tāds būtisks jautājums, jo skolā mācās tagad bērni, un tie bērni pēc gadiem tikai 20-30 būs lēmumu pieņēmēji, uzņēmumu vadītāji, un tad attiecīgi tā plaisa ir diezgan liela, kam vajadzētu būt tāds kā izdzīvošanas ABC skolās. Paldies, un tagad es citēšu Raini. Es pasaules daļa atbildīgs par visu, un es no jums katra gribu dzirdēt, ko jūs konkrēti šogad un nākamgad darīsiet klimata jomā, un kādas izmaiņas jūs rosināsiet politikā klimata jomā? Varbūt Selīnai visvieglāk šobrīd sākt.
Jā, paldies. Es joprojām strādāju pie tā, lai padarītu ēku energoefektivitātes programmas daudz vienkāršākas, vieglāk pieejamas un ērtākas un efektīvākas. Pie tā es arī turpināšu un visām energoefektivitātes programmām un Eiropas fondu jaunā perioda programmām noteikti sekošu arī līdzi. Tas, ko es varētu varbūt vēl vairāk censties arī par šo te maznodrošināto personu, jeb enerģētiskās nabadzības risināšanas aspektu, vairāk celt to augšā, un lai gan tā nav tieši ekonomikas ministrijas kompetence, bet tas arī varbūt nav tik būtiski, reizēm tā sadrumstalotā politika arī kaut kur bremzē labas lietas, bet ilgspējīgas finanses, mēģinu izglītot savus apkārtējos cilvēkus par to, stāstīt, kā mēs ar savu maku un ar savām privātām finansēm varam ietekmēt un attīstīt kaut kādā ziņā pasauli uz to virzienu, kurā mēs gribam, lai tā iet. Un personiskās izvēles arī, es domāju, ir tuvu jāmaina automašīna visticamāk drīzā laikā. Paldies. Julija? Jā, es viennozīmīgi pirmais, kas jau sāksies septembrī, tad nostartēt ar jauno studiju programmu profesionāli, kas būs klimata neutralitāte un ilgspējas novērtējums. Turpināt iedrošināt biznesa pārstāvis par to, ka doktorantūra un studijas vides inženieriem viennozīmīgi sniedz papildu ieguvumu biznesam, lēmumu pieņēmējiem, un te jau ir arī piemērs. Personīgi es piekritīšu Salīnai, laikam transports ir tas, kas viennozīmīgi šobrīd ir tavās rokās, un tu vari lēmt. Un otrais, varbūt tiešām brīdī izvēloties elektroenerģijas piegādātāju, paskatīties viņa tur pasītē un paskatīties, cik zaļš viņš ir patiesībā. Jā, tas ir ļoti svarīgs aspekts, jo Latvijas problēma šobrīd ir tā, ka mēs saražojam daudz salīdzinoši, teiksim, Eiropas Savienības kontekstā zaļās elektroenerģijas, bet patērējam ļoti, ļoti maz zaļās elektroenerģijas. Paldies. Laura? Citēšu atkal Kem vārdiem, turpināšu pēdiņās būt tā trakā meitene no Latvijas bankas. Bet, ko tas praktiski nozīmē ikdienā, turpināšu iesaistīties gan pati, gan aicināšu citus iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos, jo man liekas, ka vispār klimata politikā tas ir numur viens, kas ir jādara, vispār jāiesaista sabiedrība pilnvērtīgi un vairāk vispār tajā, kas notiek, kas ir arī, manuprāt, tāds kā iemesls, kādēļ šobrīd mums tīri politiski varbūt ir tāda situācija, ka liekas, ka tā atkāpšanās no visiem tiem zaļajiem mērķiem notiek, jo tas ir tikai tāpēc, ka sabiedrība no pašiem pirmsākumiem nav bijusi pietiekami plaši iepazīstināta un iesaistīta tajos lēmumos. Jā, iesaistīties pašai un joprojām stāstīt, izglītot par to, kas notiek. Paldies. Justīnas? So for a couple of years, next I will work with the ministries and help them to adopt London Convention that will help to transport cross-border CO2 from one country to another. And myself, I will try to ride more bicycle to work. Bet uz šejien tu neatbrauc ar velosipēdu. Oh, right. That I wanted to comment. It's not a diesel car. Paldies. Un es tad varbūt arī atļaušos šeit izteikties no savas puses drusciņu vairāk. Man droši vien varbūt arī jau tāpat salīdzinoši vienkārši. Šodien ir sestdiena. Jau pirmdien, 14:00, mēs ar kolēģi kopā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, kopā ar Ekonomikas ministriju un Klimata enerģētikas ministriju sēdīsimies pie viena galda, lai apspriestu visas aktualitātes jau šeit vairāk kārt izskanējušajā CO2 uztveršanas, transportēšanas un noglabāšanas kontekstā. Es varbūt arī atļaušos izmantot nedaudz laika, lai nedaudz detalizētāk ieskicētu plašākai publikai, sabiedrībai par to, ko tas īsti nozīmē, jo mēs tā skrienot tam pāri, tā drusciņi tikai to iezīmējām, bet kopumā īpaši ņemot vērā to, ka šīs tiešām arī ir jaunas tehnoloģijas, kuras Latvijā šobrīd nepastāv, nav ieviestas, bet šobrīd Eiropā arī to ieviešana ir tikai uzsākta.
Un, protams, ka ir ļoti svarīgi radīt šo izpratni par to, kas tas īsti ir, un proti, kāpēc CO2 uztveršana un tad tālākās vērtību ķēdes, šīs apsaimniekošanas nodrošināšana ir svarīga, tāpēc, ka ir nozares, čau Robert, kurās ir procesi, kur tās emisijas nav novēršamas. Ja, skaidrs, ka mums ir dažādas nozares, arī mūsu privātās izvēles, kā mēs varam CO2 emisijas neradīt, bet ir nozares tādas kā, piemēram, cementa ražošana, kuru man ir tas gods pārstāvēt. Un kāpēc gods pārstāvēt? Tāpēc, ka es faktiski degu savā ziņā par to, kā šo vēsturiski ļoti netīro un piesārņojošo nozari patiešām būt daļai no tā stāsta, kā šo nozari padarīt par klimatam draudzīgu, proti tajā emisiju kontekstā, kuras nav novēršamas cementa ražošanas procesā. Es, protams, tagad detaļās nestāstīšu par visu cementa ražošanas procesu, bet aicinu jūs apmeklēt Brocēnu cementa rūpnīcu, kas ir modernākā Eiropā un arī jaunākā Eiropā. Un jau šobrīd sasniedz ļoti tādu labu klimata efektivitāti, bet tomēr, teiksim, lai šīs emisijas atmosfērā nenovadītu, tad ir nepieciešams šīs CO2 uztveršanas tehnoloģijas. Un, protams, kā mēs runājam par ļoti lielu apmēru, konkrēti, ja mēs runājam par Latvijas kontekstu un globāli, tas patiesībā tas rādītājs ir vēl sliktāks, tad cementa ražošanā mēs Latvijā radām no visām kopējām CO2 emisijām aptuveni 7 līdz 8% CO2 emisiju, un tāpēc ir ļoti svarīgi, protams, ka mēs vienu šādu emisiju rašanās punktu varam faktiski lielā mērā likvidēt. Ja, tas ir ļoti svarīgs mērķis. Es teiktu, ka tas ir vismaz tikpat svarīgs kā kaut kādi daudzi vēsturiski procesi, tāpat industrializācija un tam līdzīgi. Tās ir tādas milzīgas izmaiņas vispār tādā ekonomikas modelī. Un tas ir arī iemesls, kāpēc mums vispār šodien ir šī diskusija, ka mums ir jārīkojas strauji, ir iespējas to darīt. Protams, ir ļoti daudz nezināmā, gan no tehnoloģiju viedokļa, gan, protams, arī no klimata mērķu vai politiku viedokļa. Tā skaitā arī tāpēc, ka, kā mēs jau šeit daudz runājām, patiesībā tās sekas, kuras tā nedarīšanai šobrīd ir un būs, tās jau arī joprojām var būt mainīgas. Ja? Mēs līdz galam nezinām ar visu to, ka mums ir šie salīdzinoši detalizētie pētījumi un dažādas projekcijas. Tur tomēr arī vēl dažādas nianses ir iespējams, ja, gan attiecībā uz ģeogrāfijām, ja, un dažādiem šiem ietekmes veidiem, bet tas pats galvenais ir patiešām apzināties, ka situācija nav laba un patiešām varēt, nevis nevarēt, jo tiešām neko nedarot, es domāju, ka mēs jau tiešām, kā Selīna arī minēja, it īpaši droši vien cilvēki, kuri grib domāt par tām nākamajām paudzēm, grib tām novēlēt, cerams, tiešām tādas iespējas, kādas ir bijušas mums, baudīt tādu pasauli, tādu dabu, ar tādu tās daudzveidību, kā tas mums ir bijis iespējams, salīdzinoši tomēr līdz šim. Lūk, varbūt vēl tādu, es to negribu saukt par pēdējo vārdu, mēs tomēr neesam gluži tā kā tiesas zālē, bet tomēr varbūt vēl tāds neliels komentārs katram, vai varbūt novēlējums. I would suggest for everyone to look for partnerships, especially in the transition, because you cannot achieve great results by your own. I believe it relates to everyone, so that would be my last remark. Es noteikti piesakošu Lauras Instagramam, lai to izjauktu to kārtību, kādu un tur ir zaļvaidētāju un zaļdarītāju kontekstā. Tas īpatsvars tomēr jāaudzē. Es vispār esmu apvainojusies, jo es it kā sekoju Laurai Instagramā, bet es neesmu bijusi aptaujāta. Selektīvā izlase, tāpēc zaļvaidētāji bija aktīvā. Apšaubām, Laura, tagad tava aptauja.
Jā, tātad dati svarīgi, ļoti svarīgi, uzticami dati. Skatāmies, kam mēs sekojam, kam mēs uzticamies, bet Laurai droši var sekot, viņa ir vidas zinātnes eksperte un arī eksperti savā jomā. Tā kā man vairāk gribētos teikt, ka, man liekas, jāizvairās no pretnostatījuma, vai mēs varam, vai mēs nevaram, vai mēs ejam zaļo ceļu, vai mēs ejam ekonomiskās izaugsmes ceļu, jo tas ir viens ceļš, jo mēs efektīvāki būsim, jo efektīvāk izmantosim savus resursus, jo mēs būsim produktīvāki un ekonomiski stabilāki. Tieši tā, viens ceļš, pilnīgi piekrītu. Papildu tam, ko es teicu, ka mums visiem jābūt optimistiem, pat ja situācija tur kaut kurā fonā ir diezgan čābīga. Esam optimisti un neuzķeramies uz visu tā, ko jums saka, ka, piemēram, šī tehnoloģija ir izcila, atrisinās visas problēmas. Esam kritiski arī un domājam līdzi. Un atceramies arī to, ka ilgtspēja nav tāds kā apvienojums starp vides, sociālajiem pārvaldības aspektiem un principiem, bet mums ir ekonomika. Ekonomika ir daļa no sabiedrības un sabiedrība daļa no vides. Vide ir pamats pilnīgi visam un nevaram aizmirst par to, ka bez vides, kvalitatīvas vides aizsardzības mums ekonomika vispār nebūtu iespējama. Liels paldies jums un liels paldies visiem mūsu skatītājiem un klausītājiem, kas ir pavadījuši 1,5 stundu no savas dzīves, klausoties un skatoties šo diskusiju. Paldies!